Es gribētu aicināt šeit uz skatuves cilvēku, kurš ļoti mīl naudu. Pārsvarā gan mākslā, kur tā nauda tiek attēlota dažādi. Bet varbūt, ka profesors, doktors Ojārs Pārītis, Latvijas Mākslas akadēmija, varētu mums pastāstīt arī, kāda tad ir mākslas attiecības ar naudu, mākslas attiecības bez naudas, kā nauda tiek attēlota un kā viņa tiek uztverta mākslā. Lūdzu, profesor. Paldies. Mana akadēmiskā lekcija nepavisam neizskatās pēc tādas, kad es viņu gribētu akadēmiski iesākt un akadēmiski pabeigt. Taču, lai attēls, kas palīdzēs nostiprināt mūsu dialogu un varbūt verbāli sniegto informāciju, arī kalpot par vienu no atmiņas matricēm, es domāju, mēģināšu to visu sniegt kopā. Tad, kad mēs lūkojamies uz cēlmetālu, šis ir, piemēram, viens no Gotlandē izraktajiem vikingu depozītiem, kurš ir atrasts mūsu gadsimta 60. gados. Un, protams, zinām, ka vikingi paši nebija ne zeltrači, ne sudraba racēji, ne ieguvēji rūdu raktuvēs, bet viņi mācēja atņemt kādam citam, kam šī zelta vai sudraba bija pietiekoši daudz, un viņi to uzkrāja. Ja mēs paskatāmies latviešu vēsturiskās, teiksim, dokumentus, kaut vai tādā mītu, folkloras un sākotnējo viduslaiku kroniku līmenī, tad mēs zinām, ka arī Jersikas karalim Visvaldim, kad viņa sievu un bērnus ģimeni, tātad Polotskas kņass saņem gūstā, viņam ir iespēja šos savus radiniekus izpirkt, par to maksājot apmēram 20 birkavu sudraba. Un tas nozīmē, ka šī summa ir pietiekoši liela, un šodien to varētu mērīt par pāris tonnām. Atkal Latvijā vieta, kur sudrabu nerok, kur sudrabs ir ievesta lieta, tātad kā mūsu senči zina, no kurienes šai metālam, šim materiālam, no kura var taisīt rotas, rokas sprādzes, pakausaktas, kuras varbūt šajā teritorijā pa Daugavu ceļojošie tirgotāji ieved un mēģina iemainīt pret pārtiku, pret apģērbu, pret ieročiem, pret varbūt dzintaru un vēl kaut ko, no kurienes viņam rodas šī nosacītā vērtība. Bet, protams, mēs varam raudzīties uz visu šo sudraba kaudzi kā uz mākslas darbu, jo nākošais attēls man arī ļauj runāt par mākslas darbu, monētu kā mākslas vērtību. Un šī monēta ir dzimusi 13. gadsimta vidū, konkrēti 1256. gadā Florencē. Un tieši tāpēc, ka Florences vārds saistās ar itāļu vārdu sakni, kura nozīmē ziedēt, ziedēšana, un Florence, Fiorenca, Florences simbols un ģērbonis ir ziedoša lilija. Mēs viņu ieraugām uz florīna. Viena no pasaulē visilgāk noturējušamies naudiņām, kura kopš 13. gadsimta kļūst par starptautisku banku starpā un tirgotāju starpā maksāšanas līdzekli. Otrajā pusē Jānis Kristītājs. Mēs redzam, ka šī monēta kā naudas ekvivalents ar noteiktu svaru, zeltā noteiktu saturu, koncentrāciju šī materiāla pastāv līdz 19. gadsimta vidum. Ziemeļa Eiropā tam ekvivalents ir guldenis, no vārda guld, nīderlandiešu, jeb holandiešu valodā. Protams, mēs viņā jutīsim to pašu anglosakšu gold un vācu gold, un tam visam būs nemitīgi šis te zelta svars, zelta smagums. Un neparasti, protams, ir tas, ka monētās, lai kādu politisko vēstījumu mēs ieliktu, mēs viņā saprotam, svars šai monētai ir nemainīgs. Ne jau tāpēc vien, ka ir skaists pirmskara laika pieclatnieks, bet tāpēc, ka viņam ir nemainīga mūsu apziņā vērtība. Latvijas banka pirms vairākiem gadiem izlaida pieclatnieka formā vienu mazu zvīņu zeltā. Tālākais attēls noteikti mums parādītu to, kā nauda un vērtība ir ceļojuši un kā viņi radās tad, kad Latvija tiešām iepazīst starptautiskus kontaktus naudas radīšanai. Mēs ieraugām tikai šo Ziemeļa Eiropas karti ar kuģu ceļiem, pa kuriem Hanzas tirgotāji pārvadāja preces, naudu, pārvadāja, protams, ķīpas, koku materiālus, linus, kaņepes no Baltijas, vasku, medu, labību un veda uz Eiropu, vedot no Eiropas pretī vīnus, zīdu, citus lepnākus apģērbus, cēlmetālus. Un jūtam, ka Latvija ir bijusi ļoti integrēta, ļoti iesaistīta starptautiskajā apritē un preču un vērtību apmaiņā. Tālāk.
lai neilustrētu pa daudz, kā saka, tādas akadēmiskas schēmas, mēs varam tuvoties kaut kam praktiskajam. Un Stralzundes Nikolai baznīcā ir 14. gadsimtā darināts viens sola priekšējais panelis saglabājies, kurā ir attēloti Novgorodas braucēji tirgotāji. Viņi ir redzami šeit priekšā labajā pusē, tādās eiropiešu drēbēs, un tie kreisajā pusē, tie ir acīm redzot viņu Novgorodas partneri, kuri, kā jūtat, ar lokiem un bultām šauj vāveres un sabuļus kokos, kuri nes buntēs sasietas šīs caunu vai citas ādiņas uzpircējiem pārdot, un, protams, šeit ādiņa vai prece pārvēršās naudā. Grūti mums spriest, kādā ekvivalentā tas toreiz tika rēķināts, bet skaidri viena lieta, ka šie tirgotāji iesaiņoja ādiņas mucās, tieši tāpat kā mucās varēja iesaiņot pergamentus, grāmatas, jebkuru citu preci, kuru vajadzēja jūrai pārvest pāri sausu un, novedot galā, atverot šo konteineru, protams, realizēt iegūto preci. Tālāk. Mēs jūtam to, ka nauda visu laiku ir grozījusies un tirgotāji ir bijuši šīs kustības sāls, veicinātāji. Viņus dzen gan dēkainība, gan vēlēšanās naudu vairot, gan arī viņu pašu, var teikt, tāds dabiskais dzinulis, kas sēž iekšā, varbūt ar piedzīvojumu kāri zināmā mērā saistīts. Kreisais attēls kāds no 15. gadsimta Vismāras manuskripta, kurā mēs ieraugām preču iekraušanu kuģī, un, protams, ka tur ir gan lādes, gan, protams, arī kaut kas no lopiņa, šķiņķi un tādas lietas, un ķīpas tiek liktas kuģī. Tā ir vairāk vai mazāk schēma, un tur mēs ieraudzīsim šo Hanzas Kogi kuģis, kurš, protams, kļuva ietilpīgs preču un tilpuma un tonāžas ziņā, lai 14. 15. gadsimtā varētu pārvest jau līdz 100-150 tonnām kravas. Un labajā pusē ar Rīgu saistīta glezna, kuru var redzēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Aizmugurē Daugavas otrā pusē Dzeguškalns, un šī tagadējā Daugavas krastmala, kura ir šajā mūsu Daugavas labajā krastā, varētu būt kaut kur pret Andreju ostu vai pretī muitai. Tātad ir kaut kur bijis krāns, ir bijis vieta, kur piestāt kuģiem, un, protams, šī Daugavas krastmala, kura ir bijusi lādēšanas, tarošanas, ķīpu iesaiņošanas, loģistikas organizēšanas vieta. Un Rīgas kungi, kuri šeit, protams, pārstāv paši sevi, tātad, kuri ir preču saņēmēji nosūtītāji, un tur vidū tādi mazi rūķīši, kas strādā ap mucām un ķīpām, viņi saiņo, viņi tātad pārbauda svaru, pārmēra preces, un, lai, protams, arī galā saņēmējs būtu drošs, ka tas, kas rakstīts pavadzīmē, būtu arī visu laiku klātesošs. Jā, šajā attēlā, kurā jūs ieraugat vienu Dancigas tirgotāju, Georgu Gizi, kuru ir Hans Holbeins jaunākais uzgleznojis 1532. gadā. Ja mēs runājam par to, kā izskatās cilvēks, kas apgroza naudu, tad šeit mēs viņu redzam dokumentāli precīzi. Un, protams, ka rokā izrakstīta parādzīme, viņam priekšā kārbiņa metāla dozīte ar monētām, spalva nolikta uz austrumu tepiķa, blakām spalvai tāds priekšmets, kas varētu būt zīmogs, jo ir laka jāuzpilina uz vēstules un jāizzīmogo, tālāk smilšu kārbiņa, no kuras uz tintes uzrakstītā teksta uzbērts smiltis, venēciešu stikla vāzīte ar dažām neļķēm, un pie sienas mēs ieraudzīsim rēķinus, vēstules, dokumentus, lentītes ar zīmogiem, un vienu priekšmetu, kas tā kā tāda bumba karājās cilvēkam acu priekšā, acu augstumā. Arī viens, varētu teikt, statusa rādītājs, jo, ja tas būtu īsts statusa rādītājs arī manā situācijā, tad viņš būtu no sudraba vai zelta, kā tas ir tirgotājam. Manā situācijā tas ir tikai apsudrabots. Un šo priekšmetu sauc bizam ābols, kuru turīgās ģimenes varēja atļauties turēt vai kaklā, vai, teiksim, savā darba vietas tuvumā, kur saskare ar svešiem cilvēkiem nesa varbūt nelabvēlīgu vidi, baciļus, mikrobus, slimības, un šajā te bizam ābolā ievietotās smaržu zāles vai antiseptiķi, dezinfekcijas līdzekļi, kaut vai ķiploki, kaut vai daiviņās sagrieztas vēl kaut kādas asi smaržojošas garšvielas, bija tās, kas dezinficēja apkārtni tur, kur es, kā sabiedrisks cilvēks, tiekos ar ļoti daudziem un esmu spiests komunicēt. Tālāk. Tātad tirgotājs, kā tikko minēju,
ir statusa cilvēks, jo tirgotājs apgroza līdzekļus. Mazam salīdzinājumam 1966. gadā Lībekā, izdarot arheoloģiskos izrakumus, tika atrasts depozīts. Viena tirgotāja aktuālā kase, tātad brīvie līdzekļi, ar kuriem viņš operēja. Un šajā brīvo līdzekļu kasē bija 22,300 ar kapeikām monētas, zelta, sudraba un tās, kas bija apritē visā Ziemeļa Eiropā. Kā toreiz muzeja darbinieki ir aprēķinājuši, par to varēja nopirkt 3 Lībekas namus vai 5 kuģus. Un šī naudiņa, protams, Lībekā vienā muzejā daļēji eksponēta, parādīta ar preču ekvivalentiem un tam līdzīgi, ko visu šī nauda spēja darīt. Un jūsu priekšā, protams, Jana van Eika glezna ar tirgotāju ģimenes attēlu, kur mēs ieraugām šo te Giovanni Arnulfini ar viņa sievu Giovannu. 1434. gada glezna ar interjeru. Ādā skaistā kažokādā tērptais kungs ar izcilu platmali, varētu teikt, atspoguļo pilnīgu Florences vai Itālijas Toskānas baņķieri, kurš ir nonācis Ziemeļa Eiropā. Viņa lieliskajās tekstīlijās tērptā sieviņa, kura, kā redzam, arī ir piebriedusi, jo tas arī ir statusa rādītājs bērns, kuru var atļauties lieliskā interjerā, pie bronzas lustras, pie spoguļa, pie tekstīlijām piepildīta interjera un, protams, sunītis, kurš arī tieši tāpat kā Anglijas karalienei nav kaut kāds dvorterjērs, bet tas tomēr ir kaut kas ļoti noteikti lepnāks. Atkal status. Nauda, domzīme, status. Varam runāt par tirgotāju ģimeni, ko attēlo nīderlandiešu mākslinieks Kventins Massejs. Naudas mijējs ar sievu. Šī glezniņa, protams, parāda naudas mijēju ikdienu, svērt, meklēt ekvivalentus viņa monētām, pārbaudīt, kā saka, materiālu saturu. Viņa sieva, protams, iedziļinās rakstos, jā, tātad viņa arī ir lasīt un rakstīt protoša. Šī ģimene vispār tirgotājs nevar būt neizglītots. Viņam ir jāorientējās valūtās, naudas kursā, dažādās svaros, mēros un pārējās niansēs. Un saudabīgākais, ka priekšā redzamajā mazā izliektajā spogulī, jums gan grūti saprast, bet es mēģināju ar lupu šo ilustrāciju palielināt. Tur ir redzams klients, kas ir atnācis pie naudas mainītāja. Kāds ar galvas apsēju apģērbies tumšādains cilvēks. Tātad, protams, mēs varam domāt, kas var būt tumšādains, bet tātad viņš ir atnācis ar zelta naudu. Līdzīgi tā kā tas ir bijis, teiksim, 3 ķēniņu gadījumā, kas nāk pie Betlēmes siles sveikt Kristu. Nu, un aizmugurē, protams, visa anturāža, kas ir naudas mainītāja vai tirgotāja grāmatvedībā. Grāmatas, dokumenti, vēstules, vēl kaut kas. Lūdzu, tālāk. Lai stādītos priekšā, kā tātad Baltijā radās un kur šī nauda tika grozīta. Nu, šis ir visbies Hanzas laika tirgotāja kantoris, kāda ēka, kuras interjers rāda 15. gadsimta tirgotavu ar mucām, ar galdu, ar konteineriem, ar svariem. Kaut kur ļoti līdzīgi visās mūsu pilsētās, kurās ir bijis darīšana ar preču svēršanu, nodokļu aprēķināšanu, ir bijuši svari, mēri, šie ekvivalenti, pēc kuriem pārbaudīja, vai pārdevējs nekrāpjās, vai, teiksim, tirgotājs ir pareizi noteicis mēru un attiecīgi vai par to var saņemt pienācīgo samaksu. Un tiklīdz mēs uzlūkojam šo te savu par ikdienu kļuvušo namu, mums ir tieši tā jāiedomājas, ka apakšējā stāvā preces, mēri, tas, ko varēja ievest no Krievijas, šeit pārdot, uzpirkt un tālāk pārdot uz Eiropu, tas šeit kādu laiku atradās. Pēc tam viņš tika iznests ārā tirgus laukumā. Un, protams, ka tirgotāji, kas šajā namā pulcējās, tieši tāpatās kā lielajā ģildē pulcējušies tirgotāji, šeit zem Svētā Jura vai Svētā karaļa Artura imidža vai patronāža, viņi nodarbojās ar augļošanu, nodarbojās ar tāljūru tirdzniecību, nodarbojās ar risku, ar riskantu rūpalu. Un šis riskantais rūpals, protams, bija gadījumi, bija brīži, kad atmaksājās, jo ikdiena tieši tāpat kā statusa rādītājam tirgotāja namā, kurā jūs tikko redzējāt vīru un sievu, arī ģilžu, arī cunftu, arī rātes,
krājumos nogulās šādu prestīžu mākslas izstrādājumu veidā. Un mēs varam sacīt, jā, te ir ieguldīta nauda. Katrs Melngalvi brālības biedrs, iestājoties brālībā, maksāja noteiktu iestāšanās naudu vai dāvināja kādu ekskluzīvu sudraba priekšmetu, kas veidoja kolekciju. Un savukārt šiem priekšmetiem vienmēr bija maiņas vērtība karu, aplenkumu vai kaut kādā bada laikā, kad vajadzēja iepirkt pilsētai pārtiku vai nodrošināt kaut kādu citu maiņas operāciju. Un mēs ieraugām to, ar ko tad īsti tirgotājs riskē. Lūk, šeit ir viena neparasta glezna. Paula Lautenzaka epitāfija Rostokas vienā baznīcā 1511. gadā attēlots jūrā vētras iedzīts kuģis, kuram vējš rauj nost buru, un kuģinieki lūdz Dievu. Un, protams, gar krastu siro jau uz zirgiem attēloti ir laupītāji, kuri gaida, lai kuģis uzskriet uz akmeņiem un kuģi izmestu krastā ar visām precēm. Mēs ļoti labi atceramies, ja mūsu teātra gabalus vai Marģera Zariņa rakstīto par Taizeli un Dundagas piekrastes, Kolkas raga piekrastes pirātiem un laupītājiem, kuri gaidīja kuģi kravas izmestas krastā, un tirgotājiem, protams, gan pie šādas gleznas var viņa piederīgie, šai gadījumā redziet kreisā pusē attēlā sieva, var lūgties, lai laimīgi atgriežās mājā tas, kas ir uzsācis šo tālo ceļu, jo nekad nevar zināt, vai viņa kuģis pienāks gala punktā. Un, protams, ka šis status augstākajā līmenī saistās ar daudz lielāku prestīžu un daudz lielākām ambīcijām. Kad mēs skatāmies uz šo te Anglijas karalienes Elizabetes parādes portretu, kurā viņa ir redzama kā maska, pat ne kā dzīvs cilvēks, tad mēs redzam, ka šī sociālā maska, kas ir attēlots tērpā, viņa zelta un pērļu rotājumos, visdažādākajos dārgakmeņos, Briseles mežģīnēs un pārējās lietās. Tas ir vien veselas karalistes vērts pūrs, tieši tāpat kā kronis blakām. Taču pievērsiet uzmanību tam priekšmetam, uz kā guļ viņas labā roka. Zemeslodes modelis. Tātad šeit dzimst impērija, šeit dzimst finansu un politiskā impērija, kuras sekas ir citu zemju atklāšana, citu zemju iekarošana, citu zemju izmantošana tās pašas materiālās lietderības dēļ. Un attēlā aiz loga augšā mēs ieraugām, protams, sakautu spāņu neuzvaramo armādu, ar kuru Elizabetei izdodas sekmīgi tikt galā. To, ka tirgotāji ir savā veidā, ja tad, kad tirgotājs atbilst cēlam, sava vārda nosaukumam, gan ar savu misijas apziņu, ar savu psiholoģiju, ar savu morāli, tirgotājs var būt kaut kas pat gandrīz varētu teikt ļoti elitārā un tādā cildenā kategorijā vērtējams. Ja jūs Florencē aiziesiet uz Zinātnes un tehnikas muzeju, tad jūs ieraudzīsiet, ka tirgotāji ir bijuši tie, kas ir motivējuši zinātniekus izgudrot, meklēt navigācijas taisnākos ceļus loģistikai, atklāt visdažādākās paceļamās ierīces, lai varētu kravas preces pacelt, nogādāt. Tātad atkal tehnikas attīstību virzījuši, zvaigžņu kartes pasūtītāji, kuģniecības veicinātāji, tirgotāji, navigācijas instrumentu izgudrošanas pasūtītāji, tirgotāji, saziņas līdzekļu pasūtītāji, telegrāfs, vēstules, pasts, tirgotāji, tieši tāpat elektrība, tieši tāpat vēl nākošie visi tehnikas sasniegumi, ar kuriem, protams, tirgotājs ir tas, kas apmaksā un pirmais šos tehniskos labumus bauda. Tādējādi var sacīt, ka šādā te attēlā mēs ieraugām, protams, iniciatīvas bagātos cilvēkus, kas virza pasauli. Un šī pasaule virzās uz koloniālu precēm. Eiropa iepazīst Ķīnas porcelānu, iepazīst garšvielas, tieši tāpatās kā šobrīd hercoga Jēkaba rītdienas jubilejā ir svarīgi atcerēties hercogu Jēkabu, rīt viņam 400 gadi, un Latvijas Kurzemes hercogijas mazās kolonijas, jo Jēkabam gribējās būt tādam pašam kā šiem Dānijas karalim Kristianam IV un Zviedrijas karalim Gustavam Adolfam. Un šie cilvēki, protams, karoja, kala naudu. Lielās impērijas vienmēr varēja atļauties turēt kolonijas, no kolonijām ievest cēlmateriālus vai turienes preces pārvērst naudā. Eiropā rodas inflācija. Šeit naudas kaltuve spēja kalt, nauda paliek lētāka. Un nauda sāk kādā brīdī kļūst par traucēkli un pārvēršās ētiskā vai morālas kategorijā. Šī glezna, kurai ir
autors Lukas Kranachs vecākais rāda iemīlējušos kundzi un jaunekli. Protams, ka visi vecumi grib pirkt mīlestību, un šajā rokā, ko kundze liek jauneklim saujā, ir zelta nauda. Un tieši tāpat arī Ticiāna Danajā mēs ieraugām, ka Danaja ir mīlestībai, Zeva mīlestībai, zelta lietum atvērts cilvēks, bet kalpone izstiep uz priekšautiņu, viņai nevajag mīlestību, viņai vajag dālderus. Un šī te nauda, protams, cita cilvēka acīs un sejā un izmantošanas veidā kļūst savādāk vērtējama nekā zelta lietus Danajas ķermenī. Un tuvu finišam esot, jau cilvēks var skatīties relatīvi uz tādām lietām, un māksla to ar vien ir pasvītrojusi, ka iznīcības priekšā nauda, kas saglabā savu spožumu, zelts vai sudrabs, tā ir nemainīga kvalitāte, bet vai viņa daudz ko var palīdzēt tad, kad svece ir nodzisusi, jo arī pēc bagātā tirgotāja atnāk kāds, kas paprasa viņam rēķinu. Un nepalīdz vairs nedz visi uzkrājumi, nedz vekseļi, nedz parādu zīmes, jo galu galā ir kāda robeža, aiz kuras naudai vērtība zūd. Paldies par jūsu uzmanību!